Bet, mēs mēģinām mainīt tēmu, lai nebūtu tā, ka mēs tikai koncentrējamies uz to, kas notiek Latvijā. Mūsu raidījuma formāts arī par to, kas notiek pasaulē. Pasaulē joprojām vairāk vai mazāk tiek vērtēts, analizēts par to, kas notiek ar Bin Ladenu. Skaidrs, ka rezultāts ir gūts un Amerika uzskata to par savu panākumu. Kā tas viss tika izdarīts, gan rada šaubas ar vien vairāk un vairāk cilvēkiem demokrātiskajā pasaulē. Būsim vieno godīgi, tas pasaules cinisms ir pietiekami plašs, jo arī YouTube šobrīd var redzēt, piemēram, tādus video rullīšus, kuros Bin Ladens jau kā tāds ziņu vai, teiksim tā, šito video reklāmu rullīšu personāžs tiek pieminēts. Un, piemēram, viens tāds bija, ka helikopterā lido amerikāņu piloti, kas ir piesprādzējušies, un viens tāds cilvēciņš tādā baltā palagā nav piesprādzējies, un kad asu manevru veids, tad viņš izkrīt ārā, iekrīt jūrā, un tad, teiksim, tā kā reklāma ir par to, ka vajadzētu piesprādzēties un lietot arī to mašīnās un lidmašīnās un helikopteros šāda veida piesprādzēšanos. Ciniski, jā, protams, bet tas ir pasaulē laikam neizbēgami. Taču vajadzētu paraudzīties uz to, kā, piemēram, Amerikā to uztver tauta, kā viņi vērtē to, kam viņi pieraksta lielākos nopelnus, vai viņi vispār kādam pieraksta nopelnus, par to tad arī nākamajās minūtēs. Lai arī pasauli joprojām nebeidz diskutēt par ASV militāro operāciju, kuras laikā tika nogalināts Osama Bin Ladens, portāla Good.cz apkopotā informācija liecina, ka 93% amerikāņu atbalsta šo rīcību. Pretēju attieksmi pauž 5%, bet vēl 2% nav viedokļa. Šādu uzskatu vienotību amerikāņi nav demonstrējuši ne jautājumā par Persijas līča karu 91. gadā, ne 2003. gadā par iebrukumu Irākā. 60% amerikāņu atzinīgi vērtē Bin Ladena nogalināšanu, bet 33% domā, ka Osam bija jāsaņem dzīvs. Uz jautājumu, vai Amerikai tagad būtu mazāk jābaidās no terorisma, 54% amerikāņu domā, ka jā. 12% saka, ka nav atšķirības, bet 28% uzskata, ka dzīvot Amerikā pēc Bin Ladena nāves kļuvis bīstamāk. Amerikāņi domā, ka vislielākā loma Bin Ladena nogalināšanā ir ASV armijai un centrālajā izlūkošanas pārvaldē jeb CIP. 35% domā, ka par to jāpateicas ASV prezidentam Barakam Obamam, bet 22% uzskata, ka liela iesaiste ir bijusi iepriekšējam ASV prezidentam Džordžam Bušam, kurš aizsāka karu Afganistānā. Daudzi Bin Ladena nogalināšanu sauc par Obamas priekšvēlēšanu kampaņas sastāvdaļu. Skaidrs ir tas, ka 12% amerikāņu šajā jautājumā nesaskata nekādus Obamas nopelnus, bet vēl 16% uzskata, ka tie ir nenozīmīgi. Tas gan ir daudz mazāk par 71%, kuri uzskata, ka prezidenta ieguldījums bijis liels vai vismaz vērā ņemams.